Labvakar, NSTV skatītāji! Mūsdienās, kad pasaule ir atvērta, esam Eiropas Savienībā un, protams, arī Schengen zonā, nepamet sajūta, ka visi no Latvijas brauc projām uz ārzemēm un tā arī nekad neatgriežas. Bet, lai mazliet pierādītu to, ka tā īsti nav, uz studijas šovakar es esmu aicinājusi Beātu Šņuku, kura pēc mācībām Latvijā pārcelās uz Nīderlandi studēt bakalauru. Un nu ir atpakaļ Latvijā, lai mēģinātu šeit sev pierādīt. Čau, Beāta! Sveiki jau! Tātad, tu pēc studijām RDMV, jebšu Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, pārcēlies uz Nīderlandi. Jā. Jā. Un tu tur studēji ko? Un pastāsti mazliet varbūt sīkāk pati par sevi. Jā, es pabeidzu Rīgas dizaina mākslas vidusskolu, koku izstrādājumu dizainu. Un es nospriedu, ka vajadzētu, protams, turpināt mācības, bet es domāju, ka varētu mēģināt to darīt ārpus Latvijas, jo īstenībā šeit tāda vienīgā iespēja ir Latvijas Mākslas akadēmija, ko es atstāju kā rezerves variantu. Un tad es sāku savu meklējumus, kas varētu būt iespējamās vietas, kur mācīties. Un pirmais, pret ko es atdūros, bija, kad vismaz šajā nozarē bija tā, ka daudzās valstīs nepieņēma uz bakalaura studentus no ārpuses, ja tu nemāki valsts valodu. Un tad es ļoti sarūku tas tīkls, ko tu vari dabūt angļu valodā. Un tad es atradu, ka, protams, Londona, bet Londonā tās izmaksas tās ir nenormālas vienkārši. Un tad es atradu vēl to Eindhovenas akadēmiju, kas, protams, beigās izrādījās ne šāda tāda skola, bet diezgan pasaulē vērā ņemama. Un tā es vienkārši pieteicos, aizsūtīju portfolio un saņēmu atpakaļ ziņas, ka viņi aicina uz interviju. Un tur ir tā, ka uz vienu vietu, ja nemaldos, tagad jau ir 4 cilvēki uz vienu vietu apmēram. Jā, bet tas nav tik traki, man šķiet. Tas nav tik traki. Man, piemēram, likās, ka būs stipri vairāk cilvēki, bet otrs, kas ļoti palīdz, ir, ka mēs esam Eiropas Savienībā, jo tie, kas nāk no ārpuses, viņiem studiju maksa ir vienkārši nenormāla. Tur ir kādas 6 reizes vairāk jāmaksā. Un tad tu aizbrauc uz Eindhovenu, kas ir Nīderlandē. Jā. Un tu mācījies tur angļu valodā, nevis holandiešu valodā? Jā, angļu valodā. Visas stundas ir angļu valodā. Pirmajos kursos bija vēl kaut kādi dalījums, kur vietējie holandieši labprāt gribēja tieši savā valodā mācīties, un tad bija nodalīts. Bet īstenībā pēc pirmā kursa jau viss tiek samaisīti internacionāļi ar vietējiem, un tur nav variantu, tev ir jārunā angļu valodā. Un kā notika tā pati iestāšanās? Tu aizsūti CV uz turieni, un pēc tam tev atnāk uzaicinājums uz interviju, kur notiek pa Skype, vai tu brauc uz turieni? Ir tā, ka tagad ir atkal nomainījušies noteikumi, bet bija jāiesūta portfolio, CV un 2 mājas darbi, man liekas, ja es atceros pareizi. Un tad tu to visu aizsūti. Tad viņi izskata, un tev atnāk atpakaļ anketa, kurā ir aizpildīts, kurā ir trīs iespējas. Viena ir tāda, ka tev aicina uz interviju ar visām tām lietām kopā, ko tu esi iesniedzis. Tad otra iespēja ir, kad mēģini vēlreiz vai nemēģini vairāk tomēr. Nāc nākamgad. Un trešā iespēja ir, ka tu esi pārāk kvalificēts, lai iestātos skolā. Tā arī man skatīties? It kā jā, es esmu dzirdējis mītiskus 2 stāstus, kur tā ir bijis, bet neredzēju, neticu. Bet tu arī mēģināji stāties iekšā Latvijas Mākslas akadēmijā, vai vispār neko nemēģināji? Tā bija pirmā vieta, kur es stājos, un bija tā, ka tie iestāja eksāmena laiki vienkārši bija pilnīgi savādāki. Jo tur jau man bija jāstājās, ja nemaldos, ap septembrī jau bija jāsniedzās iepriekšējā gadā. Kaut kā bija tā, ka principā man jau pieņēma tur, un akadēmijā vēl nebija sākušies vispār iestāja eksāmeni. Tā kā tas bija jau tā kā izlemts. Un kāpēc tieši izdomāji tā kā vispār braukt uz ārzemēm studēt? Svarīgi, manuprāt, ir pieredze, ko Latvijā. Tu kaut kādu pieredzi, protams, šeit arī gūsti, bet īpaši jaunībā, man liekas, vajag izmēģināt arī visu, kas ir ārpusē, un doties, un tomēr satikt cilvēkus, un dibināt kontaktus, un iegūt arī to, ko citas vietas dod. Bet tev nebija bail tagad braukt projām un aizbraukt vispār uz turieni, kur tu neko nezini? Tev varbūt bija noīrēt vienu istabiņu, kur tu dzīvo? Man nebija. Es aizbraucu, man nebija nekā tur. Nopietni? Jā. Un kā gāja? Jo tai skolai viņiem ir tā, ka es nezinu, vai kāpēc tieši tā, bet nav ne kopmītnes, nekā. Tu atbrauc, tu meklē pats savu vietu no privātiem, kam ir tās studentu mājas, kas, protams, tur ir vesels tīkls, kur viens otru apčakarē un tā tālāk, vai ne? Kas ir normāli, protams, tādā biznesā, un tur pārmaksā par tām istabām nenormāli. Bija tā, ka man likās, ka nav jau slikti, bet
šeit un tā, bet vajag kaut kā sevi arī kaut kādu izaicinājumu. Un tās aizdoties tur pilnīgi tā. Mums bija tāds vēl intro camps saucamais, kur vienkārši tāds kā iesvētības, kur nedēļu, protams, skola atmaksāja, kur visi tur dzīvo. Un tad tu ar kādu sapazīsties, kas ir ar mieru tev, piemēram, dot gultas vietu uz kaut kādu nedēļu, kamēr tu kaut ko atrodi. Un tad, bet ir tāda, sākumā ir tāda, tā kā tu tādā mugursomā dzīvo nedaudz. Tu no sākuma aizbrauci, padzīvot tur kaut kādā viesnīcā bez mazai? Mēs uzreiz aizbraucām, un bija tas tā nometnē. Mums tur visus aizveda uz Holandas, Beļģijas robežu, izbēra kaut kādā fermā ar dzīvniekiem. Tad, tur, protams, visi tur kā jau viesvētībās. Un tad pa to laiku tu sapazīties ar cilvēkiem. Tad es sapazinos vienu holandieti, kas bija ar mieru. Tā kā, labi, tev ir nedēļa, varu palikt pie manis, atradīsim kaut kādu opciju, kur tev palikt. Un sanāca tā viegli, viņi ir atvērti pret tevi? Viņi ir tādi grūti spriest. Ir tie tāda holandiešu daļa, kas it kā ir atvērta, un tad ir tādi, kas skatās ar aizdomām ļoti. Bet viņiem arī var just tie, kas ir atvērti, viņi pratīs angļu valodu, tie, kas ir tādi vairāk norobežoti, viņi ir arī valodas prasmes citas ir tādas ļoti. Viņi nav kaut kādā veidā ne tā divkosīgi, bet tā mētā puses, jo zinu, ar frančiem viņiem ir tā, ka viņi tev smaida sejā, saka, viss ir riktīgi forši, bet blakus cilvēkam viņi teiks, ka pasties uz viņu, viņš taču galīgs kuku. To es arī piedzīvoju ar frančiem, tā kā es nezinu, kā latviešu. Ar frančiem arī piedzīvoju? Jā, tur jau tā ir otrā tauta, kas pārstāv visvairāk tenī skolā. Pirmie, protams, ir holandieši, tad ir francūži, Francija. Tad man liekas, pat jau Latvija sāk iegūt kaut kādu 3., 4. vietu studentu skaitā tajā skolā, tā kā. Jā, jo no Latvijas ļoti daudz brauc gan uz Nīderlandi, gan uz Dāniju. Tieši daļa angļu valodas man šķiet. Jā, vēl bija. Man ļoti interesēja īstenībā Skandināvija, bet man vienkārši neņēma bakalauru, jo es nezināju ne zviedru vai somu. Bet, ja es nemaldos, ir arī kaut kur Zviedrijā, kur var mācīties angļu valodā? Bakalauru. Varbūt maģistru? Maģistru varēja, jā. Tāpēc es tagad arī uz to skatos. Tad tu domā kaut kur braukt arī tālāk projām? Jā, maģistru man liekas, ka būtu jauki kaut kur. Vēl kādu pieredzi gūt, bet man gribās atspērties nedaudz šeit, lai ir tomēr savi līdzekļi, jo to bakalauru es tiešām, tur ir paldies vecākiem par to, jo ir daudzi cilvēki, kas mēģina apvienot mācības, bet tā nav skola, kurā tas būs viegli. Un es zinu ļoti daudz cilvēkus, kas strādā un mācās, bet viņi ir tādā apburtajā lokā, ka viņš strādā, lai mācītos, un tevi atmet vēl uz pusgadu. Un tā tu visu laiku, tu vienkārši neizdari minimumu, kas ir nepieciešams. Turpat ir tā, ka tu nevari uzminēt, kas ir tas minimums. Jā, es arī zinu pēc savas pieredzes, ka tu strādā, lai tu nopelnītu iztiku un taisītu mājas darbus un mācītos, bet tu tos nevar kvalitatīvi izdarīt, jo tev ir jāstrādā. Un tu pa naktīm taisi, un tad tas pārgūšs un rokas trīc, un tev kafijas krūzīt ciet viena pēc otras. Tur ir ļoti līdzīgi, bet tur nepiedod neviens, ka tu strādā. Tur principā arī skolai ļoti, Ja tu iesi viņiem, tur ir kādreiz pārunas, ja, piemēram, kaut kas ar atzīmēm nav gluži tā vai ar apmeklējumu, tad, ja tu pateiksi, ka tu strādā, viņi principā tev teiks, ka tev to nevajadzētu darīt savienojumā. Tas nav attaisnojums. Kā viņiem ir Nīderlandē? Kā viņiem visu vecāki finansē? Vai? Viņi ir, principā, kā jau Rietuma Eiropa, man kaut kā tomēr, īpaši pēc šīs pieredzes saistās, viņi ļoti izlutināti tādi. Lielākai daļai arī apmaksā, bet tu uzreiz jūti, ka tu runā ar to cilvēku, ka viņš ir savādāks. Jo bija arī holandieši, kas tiešām rāvās paši un strādāja paralēli. Bet viņiem arī tā kā vietējiem, viņiem diezgan daudz valsts atbalsts. Bet tie mācījies vispār runāt tā kā holandiešu valodā? Jā. Nē. Es saprotu to. Protams, visādas muļķības mēs samācījāmies, ne tādu normālu sarunu valodu, bet īstenībā valsts perfekti pārzina angļu valodu. Tu ieies second-handā tirgu, tur būs pensionāri, kas runās angļu valodā, kas, protams, ir izlaidība. Tas nav tā, ka es jutos ļoti priecīgi vai ne, un lepni, kad es neprotu valsts valodu, kurā es dzīvoju nepilnus 5 gadus. Tā, bet nebija arī skolā nekādas. Viņi, protams, sākumā atrakstīja, ka būs jāmaksā par holandiešu valodas kursiem. Tādu kursu tur nebija, nekas tam līdzīgs. Protams, viss samaksāja, bet nekas tam līdzīgs tur nebija. Nebija arī īsti nepieciešamība. Ja visas mācības vienmēr angļu valodā bija. Kā noteikti tā uzbūve? Tev ir skola, liela ēka. Jā. Tu ej skolā?
Tu ej uz praktiskām lekcijām un teorētiskām lekcijām. Jā, tā varētu teikt. Un skola tev dod visu pilnībā, tā kā aprīkojumu, darbnīcu, vai tev pašai bija jāmeklē? Ir darbnīca uz vietas, tur vienīgi ir ierobežojums ar cilvēku skaitu dēļ drošības, kas bija tā vienīgais tāds traucēklis. Tur ir aparatūra, materiāli, darba rīki. Materiāls, protams, pašam jāpērk ir. Jo, Tas ir materiāls, tas ir dzelzs, kaut kāda ādas, kā tu taisi? Jā, dažādi materiāli, ko tu vien var iedomāties. Tur māli, ģipsis, koks, metāli dažādi. Nazīši, ar ko tiem griezt, ar ko tos griezt? Tur kā kura lieta. Tu gribi, lai tev arī pašai ir kaut kas tam līdzīgs, tad tu, protams, to iegādājies. Bet tādi lielie dažādi zāģi un kalti, un tur nebija vajadzības pašam to pirkt. Tas vienkārši viss uz vietas bija pieejams. Bet tad atgriežoties pie galvenās lielās tematikas, kāpēc atbrauc atpakaļ uz Latviju? Es atbraucu uz Latviju, man gribās saglabāt to kontaktu, un es uzskatu, ka ražošanai te ir nākotne. Ir cilvēki, kas vēl joprojām nodarbojās ar dažādām lietām, viņiem ir tās prasmes un spējas. Un es domāju, ka viņi ir jāizmanto, izmantot to vārdu kā labā veidā, nevis tā vienkārši. Jo šobrīd ir tā, ka manuprāt, tas IKEA viss tas bums ar masu produkciju nedaudz ir jau noguris, jo cilvēki tomēr grib kaut ko individualizētu, tādu savu kaut ko. Un ražojot to no rokas, tas man liekas, ir kaut kas tāds īpašāks. Bet tagad, kad IKEA būs atkal Latvijā atvērs savu veikalu, nešķiet, ka būs grūtāk popularizēt to roku darbu? Uz ārpusi, nē. Es domāju, Latvijā vēl būs tas vilnis, kur visiem tiešām mājās būs IKEA ļoti daudz. Praktiski viss nomainīsies pret to, ko IKEA dod. Un tad ir atkal tāda nākamā stadija, kur tu sāc meklēt kaut ko īpašāku, jo tas tiešām visiem būs viens un tas pats. Kā tas ir arī Rietumē Eiropā. Un tāpēc holandiešiem daudziem, kas nāca uz tām dizaina nedēļām skatīties, viņi tiešām nāk, viņi aiztiek, viņi jūt, ka tur ir enerģija tādā darbā, kas ir nevis iesūtīts no Ķīnas vai saražots masveidā kaut kur citur, bet kaut kas tāds, kas ir individuāli taisīts, un viņš katrs varbūt ir nedaudz savādāks, bet tam ir tāds, viņam ir kaut kāda tāda aura un siltums. Bet tas arī nevar būt tāpēc, ka tas ir nenormāli dārgi? Vai tas nav tomēr tik dārgi salīdzināt ar IKEA, piemēram, IKEA bļodiņu un tādas veidot bļodiņu? Jā, tas ir dārgi, tas tiesa. Tāpēc es to, piemēram, to keramikas projektu, es viņu paredzu tikai kā eksportu. Labi, lai tīri tā skatītāji zinātu apmēram, varbūt cik dārgi tas ir 2 reizes dārgāk, 3 reizes dārgāk, vai tas varbūt pat 5 reizes dārgāk? Tas var būt līdz pat 5 reizes dārgāk par to, ko IKEA spēj dot. Fantastiski. Tā kā tur ir tiešām nepieciešams tirgus, kas ir pirktspējīgs un kas meklē kaut ko tādu īpašāku. Tad tu mēģināsi visu tā kā virzīt uz eksportu vairāk? Jā, pilnīgi visu. Pilnīgi visu. Mēs tavus darbus nekur Latvijā nevarēsim nopirkt. Šaubos. Un Etsy? Tā ir tāda patīkama internetu veikala platforma, kas ir izmantojama. Es domāju, tāpat jau, ja kādam interesi būs, viņš atradīs veidu, kā sazināties. Un man ir doma, iespējams, pieaicināt kādu restorānu, kas varētu gribēt. Bet nav jau tā, ka tā cena rodās no vienkārši izgudrot, vai ne? Es tagad pēkšņi gribu, lai man par krūzīti dod tur 30 eiro, vai ne? Tā cena tomēr rodās no ražošanas, no tiem cilvēkiem, kas viņu taisa, viņiem arī ir jāēd un jādzīvot. Tad nākamās izmaksas ir visa vešana, transports ir milzīgs tāds naudas aprijējs. Un tad ir vēl arī man ir jāēd un jādzīvo un jāspēj attīstīties, lai kaut kas no tā rastos. Un tas principā ir bizness, uz ko es eju. Cik cilvēki ir iesaistīti krūzītes tapšanā? Manā gadījumā, kur es sadarbojos ar latviešu amatniekiem, ir tas amatnieks. Viņam var būt kāds radinieks, draugs vai kāds, ar ko viņš kopā strādā. Tad tie būtu tie cilvēki. Es esmu pa vidu, kā dizaineris, koordinators, kontaktpersona. Tad ir vedēji, kas ved no punkta A uz punktu B, un kad es nododu tālāk nākamajam punktam, kas ir no B uz C. Un tad, protams, ir otrā galā, piemēram, veikals, kas pieņem. Veikals atkal liek savu uzcenojumu, jo viņiem ir tieši tas pats, viņiem ir no kaut kā jāpārtiek. Un tā cena saskrien pamazām ļoti augsta. Bet tu pat arī taisi visu produktu, vai tu tikai uzzīmē, uzskicē uz savu datoru vai uz papīru nodod
nodod rūpnīcā, viņi saka, man rekur vajag šito te, es viņu pārdošu kā ritīgi roku darbu, bet viņi taisa rūpnīcā. Jā. Nē, es tādas pārmetums arī dzirdēju, ka tas nav gluži roku darbs, ja reiz to kāds cits taisa un tā, bet nē, tas ir roku darbs tik un tā. Es esmu visas tās lietas pati arī uztaisījusi tīri, lai saprastu, kas ir iespējams, kāda ir tā sajūta tam meistaram un arī redzētu, ko ar materiālu es varu izdarīt savādāk nekā, piemēram, viņi. Un tad es satieku viņus, protams, man ir gan zīmējumi, man ir dažādi maketi, modelīši un arī līdz tas, ko es esmu taisījusi, kas vienmēr, vismaz šeit, līdz kamēr es esmu Latvijā pie kāda griezusies, viņus šokēja tas, kad es pati esmu mēģinājusi to darīt. Jo pārsvarā nāk no malas tiešām tikai ar bildīti, jo bildīti ir viens, uztaisīt trīsdimensionāli ir otrs. Tās lietas izstāsta pilnīgi savādāk. Un tanī mirklī, ka viņš jūt, ka tu zini arī, par ko ir runa, tad viņš ir atvērtāks, jā. Viņš skatās noteikti pavisam savādāk. Kā notiek tā meklēšana? Tu esi tagad nomācījusies 5 gadus Nīderlandē, atbrauc uz Latvijas Rīgu. Tu varbūt zini daudz māksliniekus, varbūt nezini tos pašus darbiniekus. Vai tu meklē pēkšņi roties internetā, brauc pa Latgali un meklē kādu labu mālu taisītāju vai kā? Viss varianti, ko tu minēji. Tas ir tāds mistrojums. Tu meklēji internetā pēc atsauksmēm, vienkārši prasa viens otram. Man ģimenē nav nekāda īsta sakara ar mākslu. Tā kā man nav šis mākslinieku dizaineru tāds loks ap mani, kas visu zina. Bet es pat to neuzskatu kā mīnus, jo ir pilnīgi citas lietas tev var pateikt cilvēki, kas nav saistīti ar dizainu vai mākslu. Viņiem ir cits redzējums, un tas ir tas, kas arī iedvesmo. Un tie meklējumi, principā, jā, ir internets, runāšana, netīšām kaut kas kaut kur pamanīts, ieraudzīts, pierakstu vārdu, uzvārdu, pēc tam jau ir atrast ātri. Nav brīžiem tāda sajūta, kad Latvijā, kad visi iet uz dizainu, plus mīnus Mākslas akadēmijā, tur ir dizaineri, drēbēm, produktu dizaineri visam, bet kad trūkst tieši tie paši meistari, kas to vienkārši grib darīt, taisīt tevis uzskicētu produktu. Man liekas, ka Latvijā tieši netrūkst. Tas, kas man vilināja. Jo rietumos ir tas, ka praktiski nav vairs meistari, kas kaut ko mācētu. Ne pītās klūgu mēbeles taisīt, ne keramiķi. Tie ir pārsvarā, tas ir hobija līmenī, kur kādam mājās ir virpa un viņš kaut ko uztaisa. Bet nav tā gadījumā, kad viņi ir ļoti veci tie visi cilvēki un kad jaunā paudze nav, kas viņus tā kā nomainītu? Es nezinu par visām nozarēm, bet cik es tagad ar mālu sastrādājos, nē, absolūti nav tā, kad ir uz iznīcības robežas tas viss. Ir, piemēram, labs piemērs ir tas pats Jānis Ronis ar savu piebalgas porcelānu, kas jau nodarbina, ja nemaldos, 6-7 cilvēkus, kas ir vietējie. Viņš apmāca tiešām, kā strādāt ar materiālu. Un es domāju, esot tur ciemos, nav tā sajūta, ka tur ir kaut kas uz apstāšanos, tur tikai uz attīstību iet. Un daudz tiešām nāk un meklē šo darbu pie viņa un grib kaut ko darīt vēl. Un tas pats bija arī Raunas ceplī. Man nebija tā sajūta, ka tas viss iet kaut kā. Man nav īsti pārliecība, kas notiek ar latgaļu, to melno svēpēto keramiku. Ja tur ir kaut kāda maiņa starp vecmeistariem un jaunākiem, bet es īsti tur es nevaru iedomāties, kāda tā nākotne varētu būt. Un kamēr mēs esam par māliem runājam, arī ārzemēs novērtē tikpat ļoti mālu vai pat vairāk kā Latvijā, ka viņš skaitās kaut kas tāds prestižs? Es domāju, ka ārzemēs, piemēram, tāpat Rietuma Eiropa novērtē viņu vairāk, kā mēs šeit. Mēs esam tiešām pieraduši. Katram gandrīz mājās ir kāda vecā latgaļu tā krāsainā krūka vai kas tam līdzīgs. Un tas ir gada tirgos, tas visur ir tā kā pieejams, bet ārpusē absolūti, man liekas, tas viņam saistās vairāk ar kaut ko tādu īpašāku, jo tie materiāli, kad arī, ja tu stāsti to stāstu, kā viņš tiek iegūts, un tas viņam uzreiz kaut kā rezonē vairāk. Kādiem materiāliem tur vairāk dod priekšroku? Dabīgiem, īstiem vai tur līnu vispār viņi lieto kaut ko tādu? Līnu lieto. Ar materiāliem es domāju, ka galvenais ir, kā tu viņu noprezentē. Jo mums bija arī projekti, kā padarīt plasmas pievilcīgu, jo viņa ar laiku noveco. Viņai nav tādas īpašības kā ādai, kas noveco, paliek skaistāk, bet plasmas tiešām viņa noveco, viņa vienkārši paliek briesmīgi. Kā to komunicēt un šo materiālu padarīt tādu. Tā kā es domāju, tas viss ir no tā, kā viņu prezentē, ko ar viņu dara. Bet es pieļauju, ka tāpat jau svarīgi, lai tas viss ir dabīgs. Un tu redzi vēl arī kaut kādu lielu starpību starp Latvijas dizaineru darbiem, produktu dizaineriem un ārzemēm? Kaut kādā stilistikas ziņā, modes, kā tas viss izskatās? Es domāju, ka mēs nedaudz ejam uz skandināvu pusi, ka mēs vienkārši arī radam lietas, kas bija Holandē, kas man ļoti patika, ko man arī tiešām vajadzēja.
pēc RDMV viņiem ir ļoti spēcīgs konceptuālais dizains. Viņi domā par sistēmām, kā mainīt, piemēram, arī tāpat, piemēram, viena no sistēmām, kam daudzkārt tika pievērst uzmanību, kā valdības strādā. Tas var būt tik abstrakts arī. Tad šobrīd atvērās jauna nodaļa par ēdienu, jo ēdiens ir nākamais, kas būs tāds topa lieta. Līdz ar to tas ir dizains un ēdiens, kas it kā ir tāds pilnīgi. Bet tev bija viens produkts arī par ēdienu, ja es nemaldos, par kartupeļiem? Man bija par bērniem. Mums bija, bija tēma, saucās Food for Fun, un tas bija bērniem tāds projekts jātaisa, kur viņus pamāca par veselīgu ēdienu, kā aug lietu, kā aug dārzeņu un tādas lietas. Un mēs vienkārši izlēmām mūsu grupu, ka mēs gribam parādīt visu to procesu, kaut kā ieskaut, bet nevest viņus gluži uz kartupeļu lauku un rādīt, kā tas notiek, bet mēs izveidojam tādu kā ražošanas līniju, kurā tu vari uztaisīt saucamo seed bombu. Kas ir seed bomba? Tur ir tāds no māla un zemes misturējums, kur iekšā ir sēklas, un tad pavasarī viņš tiek pārmests, piemēram, kādam citam dārzā. Un tad ūdens lietus līstot izšķīdina to materiālu un tās sēklas dīkst. Tas ir tāds zaļais terorisms, kas bija īstenībā, tas bija, ja nemaldos, Anglijā, vienā no tiem kārtējo būvgružu norobežotajām vietām bija uztaisīts kā flashmobs, kur bija sataisīts šīs seed bombi un samest pāri, un tad tur auga puķis. Un tā kvalitatīvi auga? Nu jā, cik es sapratu, šobrīd es nezinu, kā ir šiem bērniem sanācis, jo viņi paši arī visi viņus taisīja. Un cik no tā ir izaudzis, man nav nekādas nojausmas, bet tas bija tāds pasākums, kas viņam tiešām patika. Bet, ja runājot arī par pārējiem taviem darbiem, produktiem, viņi ir ļoti estētiski, vienkārši, bet ar savu dziļo domu tu iespaidojies no pilsētām. Jā, arhitektūra viens, kas man ļoti patīk. Man patīk tas izmērs, kā viņš tulkojās tajā mirklī, kad viņi uztais par kaut ko mazāku. Man bija tā pati ūdens karafi no ūdens torņiem tāds. Kā mainās tīrdēļ apjoma tā pati lieta. Un tev šķiet, ka tādi produkti, piemēram, Latvijā būtu stilīgi un viņi ietu, ja tu viņus taisītu arī priekš Latvijas tirgu vai vispār? Stilistikas ziņā, es domāju. Stilistikas ziņā, es domāju, ka kaut kas varētu iet. Un, piemēram, arī par visām gaumēm nav tā kā ļoti krasa starpības starp Nīderlandi un Latviju, un kad tu atbrauc uz Latviju, un tad ko tu jūti? Te ir tā atturīgāk un bailīgāk tomēr, jo holandiešiem dizains pat viņam ir ļoti specifisks. Viņš arī vēsturiski ir zināms kā tāds kaut kas starp mākslu un tādu kaut ko tādu. Mums droši vien nesaprotam. Tīpaši, ja vienkārši cilvēks paskatās to, ko viņi ir ražojuši un taisījuši. Bet mēs esam bailīgāki, tādi atturīgāki un tādi. Labāk paliksim pie vecajām bļodiņām ar zelta maliņām. Tas, starp citu, ir baigi skaisti. Jā, bet viņas ir visiem vienkārši tādā ziņā. Jā. Es domāju, ka Latvijā cilvēks nav pieradināts pie dizaina kā pie kaut kā, kas tev var būt mājās, kam tā arī būtu jābūt. Tam būtu jābūt tā kā tavā sadzīvē, bet vairāk pie kaut kāda luksus preces. Vai arī mēs neesam pieraduši dabūt kaut ko, kas nav atļauts, vai kas nav tā kā visiem, jo, ja es nemaldos, tad agrāk visiem bija jābūt savās kārtās, kas bija tev, tas bija kaimiņam, un tā vajadzēja būt visiem apkārt un nedrīkstēja izlekt no sabiedrības. Jā, es domāju, ka kaut kas arī no tā var iesakņojies, ka tomēr arī negribās arī pašam izlekt tomēr tik ļoti tā. Tu esi savādāks, tev ir kaut kas... Jā, jo it kā tu vari teikt, ka tev tas absolūti neuztrauc, bet es pat jūtu sevi vai ne sevi pilnu. Man negribās tā pārāk izlekt no kopējā. Es nezinu, vienkārši tāda komforts tāds. Ko es domāju, ka mums ir plēnām jābeidz viss? Kaut kādi pēdējie vārdi par to, vai cilvēkiem vajag braukt projām, vai nevajag braukt projām, vai vajag braukt atpakaļ. Jo kāds ir tās sajūtas, ka tu atbrauc atpakaļ? Man ļoti nepatīk, ka viena lieta, ko es dzirdu, ir pārmetumi, kāpēc es esmu atpakaļ šeit. Pārmetumi? Jā, taču rietumos jau ir labāk, gan tev maksās vairāk, gan tev dzīve tā un tā. Un te viss ir tāds, nosacīti. Kam es nepiekrītu, varbūt tas tāds jaunības maksimālisms, bet es varbūt nedaudz melnbalti teikšu par to, ka tie, kas aizbrauc prom uz rietumiem, paliek tur dzīvot un tā, viņi tiešām arī grib ļoti ērtu, paredzamu rutīnas dzīvi, kāda viņi tur arī ir. Man kaut kā gribās to izaicinājumu. Man patīk tas kontrasts, man patīk, ka tu no vecrīgas jugendstila atbrauc uz rajonu, kur tev ir vecās tās
padomju vafeļu mājiņas. tāds, viss tas arī tas labi. Nu, ir tas pats politiskais kašķis un tādas lietas, bet tam ir kaut kāds spēks un te ir kaut kāds dzirkstelis tomēr. Ka te var kaut ko dabūt gatavu arī Latvijā, ne tikai ārzemēs atrodoties. Jā, un viņiem tas ir arī tāds. Nu, viņi jūt, kad ir kaut kas interesants, jo tie, kas ir arī tie pareģotāji, kas skatās nākotnes trendus un tādas lietas, viņi arī sliecās uz šo pusi. Uz Austrumu Eiropu. Jā, jo ir kaut kādas savādas lietas, kas notiek apkārt. Jo Rietuma Eiropa ir tādā stagnācijas periodā jau ļoti ilgi. Jo viņam jau viss ir sen atpakaļ uztaisīts, un kā ir, tā ir, un viņi arī nepārkāpt man šeit robežas. Jā, tie, kas ir gatavi izaicinājumiem, tie visi arī man uzreiz teica, ka viņi brauc uz Latviju kaut vai tīri apskatīties, kā te ir. Tie, kas ir tādi iesakņojušies, kam patīk, viņam ir tie daudzie pabalsti un tādi, viņam arī pat neinteresē atbraukt uz šejieni. Tā kā tur pat var tā just tādu starpību. Nu, ko tad es domāju, ka mēs varam teikt visiem... Ir jābrauc uz ārzemēm mācīties, lai iegūtu jaunu pieredzi. Ja esi gatavs mainīt Latviju un uzlabot varbūt kaut kādā ziņā Latvijas iekšējo dzīvi, gan importu, gan eksportu ziņā, varbūt, ja tā var teikt, ir jābrauc atpakaļ. Bet, ja grib tādu mierīgu dzīvi ar stabiliem ienākumiem un visu jau saprognozētu 10 gadus uz priekšu, tad diemžēl nebūs īstā vieta varbūt. Nu, es domāju, ka... Jā, nu ne īsti. Te viss var mainīties visu laiku. Jā. Bet man šeit arī galvenais ir braukt, mēģināt un mēģināt arī to visu atvest atpakaļ uz Latviju, jo, ja viss aizbrauks projām, tad kas šeit paliks palielam? Nu, es ceru, ka paliks tādi, kas darīs kaut ko un kas darīs, jā. Tad, nu, kopsaucējs ir gandrīz visiem viens. Bet man šeit pats galvenais ir jāmācās un kaut kas jādara un jāmēģina uzlabot savu dzīvi un tad arī visiem pārējiem vispārējo dzīves. Tā kā, nu ko, uz redzēšanos. Paldies, ka atnāc, paldies, ka skatījies. Tiekamies nākošo nedēļu. Atā!